Kāpēc es uzskatu, ka šī ir unikāla kombinācija, ko mēs kursa ietvaros varam piedāvāt? Pirmkārt, protams, ir pati metodoloģija, kur ir visaptverošs saturs. Mēs skatāmies cauri ļoti daudzas lietas, par ko pēc brīža, kas tur ir iekšā. Tas veids, kādā mēs mācāmies, mēs ejam ļoti praktiski cauri, mums neklātienē ir pieejami materiāli, tā lai mēs pēc iespējas augstāk pakāptu šajā zināšanu piramīdā, jeb Blūma taksonomijā. Elastīgs laiks un vieta, kā es saku, materiāli, ko mēs dodam, ir neklātienē pieejami video materiāli, kas attiecās uz, teiksim, metodoloģisko teoriju. Tad, kad mēs nākam kopā, mēs jau strādājam darba grupās. Un būtiski, kurš mēs kursā mērķtiecīgi vācam cilvēkus vadītājus, mēs paši esam praktiķi, neesam akadēmiķi, un mēs vācam šeit praktiķus, kas reāli ir viņiem izaicinājumi, panākumi biznesā, vadībā un attīstībā. Bet pirms tam par pašu institūtu. Mēs piedāvājam pārbaudīt kvalitāti gan no metodoloģijas, gan no satura viedokļa, arī speciālistu viedokļa. Darbošanās ir pārbaudīta pēc šīs metodas tūkstošos organizāciju, vairāk nekā 70 valstīs. Un kāpēc tas ir universāli? Jo arī valstu valdībām mēs esam metodoloģiju pielietojuši. Pati metodoloģija tiešām ir tāda visaptveroša, kas attiecās uz teorētiskiem pamatiem, koncepcijām, kā cilvēki dalās pēc uzvedības, kā organizācijā funkcijas dalās pēc efektivitātes, rezultatīvitātes, kā organizācijas aug dzīves cikls, par ko tad viss šis kurs, kā to ietekmē pārmaiņas, vai tas dzīves ciklā mēs tā kā atkrītam atpakaļ, kad ir krīze, kā tikt uz priekšu. Vai tas cikls vienmēr ir lineārs, vai viņš ir kaut kur tur muļāšanās uz vietas un tā tālāk un tā tālāk. Kā tur ietilpst iekšā konflikts, kultūra un tam līdzīgi. Protams, liela daļa no visa tā, kas notiek organizācijās un pārmaiņās, ir cilvēki. Cilvēki katrs ir atšķirīgs, cilvēkiem ir savstarpējās attiecības un to attiecību vēsture. Noteikta miedarbība tiek no tiem cilvēkiem vai nu gaidīta, vai ir kaut kādi pienākumi. Un, protams, alaži tagad moderni teikt, ka cilvēkiem jāstrādā komandā un kā tas ir. Metodoloģiski mums ir izstāstīts, ko nozīmē, kad cilvēks strādā komandā, kad tā komanda ir un kad tā nav komanda. Un ir liela daļa ir process, pārmaiņu process, mikro, makro pārmaiņas, kas ir transformējošās pārmaiņas, kur ir pamatīgākas izmaiņas. Un transformējošās parasti pat tā kā pa iekšpusi mēs kaut ko ņemamies. Bet arī, ja tur izdarīt kopsilkumu, ir tikai 3 ļoti vienkārši soļi. Saprast, kur mēs atrodamies, izējas punktus, tā kā kartējā mēs uzzīmējam. Tad, kur es gribu nonākt, tas galamērķis, kur kartējā es viņu atrodu šeit. Un tikai tad, kad man ir tie 2 punkti, tad es varu zīmēt maršrutu, ko tad vajadzētu darīt, kā nonākt no viena punkta līdz otram. Ja šo metodoloģiju pielieto, ko mēs iegūstam, ko cilvēki meklē, kādām problēmām risinājumus metodoloģijā. Ja vadības profesionalizēšana, tas ir organizācijām augot, cilvēki tiek paaugstināti no speciālistiem, un nevienmēr viņiem ir šīs prasmes vadīšanā. Pat tiem, kas ir formāli mācījušies vadību kaut kādās MBA programmās, viņiem zināšanas ir, bet tās prasmes pietrūkst, lai būtu profesionāliem vadītājiem tieši nodarboties ar vadīšanas pienākumiem. Uzņēmuma kultūra, kā tas ir, ka man ir kaut kādi uzņēmumi, kur viss ir super, viss ir laimīgi, viss kūp, daudz darba, viss ir aizņemti un priecīgi aizņemti, un kaut kur nekas nesanāk, tāpat viss ir aizņemti, visiem ir daudz darba, cilvēki nepārtraukti mainās, viena un tā pati industrija, viens un tas pats laikmets, bet 2 dažādas kultūras uzņēmumus. Kā tas ir? Kā man panākt to saliedēto, dedzīgo kultūru? Miedarbība starp cilvēkiem. Mēs katrs esam atšķirīgs. Citi intuitīvi jūt, kā miedarboties ar cilvēkiem, bet citiem vajag parādīt uz paplātes, teikt, kāpēc man ar šo cilvēku izdodas kontakts un ar šo neizdodas, kā man ar viņu veidot un kā man darīt šajā situācijā. Tas ir metodoloģija to līdzekļu. Daudzreiz pieminētās pārmaiņas, rezultātā tās pārmaiņas, ko mēs gribam realizēt organizācijā, tās notiek ātrāk un ātrāk. Un tiešām tas ir griezes moments, viņš ir uzņemts, nevis realizē un viss, bet viņi sāk realizēties ātrāk. Tā pati pieminētā komanda un, protams, šis te dedzīgums, ka tā kultūra
pretī panākumiem, kas ir tā formula. Visu to, ko tā Adidas metodoloģija dod, mēs nevarēsim kursa ietvaros, ja mums ir dažas tikšanās, tas ir tāds sākuma punkts, iedziļināšanās noteiktās lietās, bet ļoti praktiski. Apgūt koncepcijas, lai savos un citos gadījumos mēs varētu viņus pielietot. Un tas ir tas, ko darba grupās, kursa ietvaros lielākoties, ka 80% mēs nodarbosimies. Praktiskus rīkus. Ja, viens ir šī cilvēku iesaistīšana jau uzreiz pašā sākumā, kā sakt, garāks sapulces, kur cilvēki satiekās ne tik ļoti pazīstami. Būs vēl vairāk, kā izvilkt jautājumus ārā no cilvēkiem, kā strādāt grupās. Protams, kas attiecās uz organizācijas attīstību. Izvilkums no visas metodoloģijas pretī tam, kas attiecās uz organizāciju attīstību. Vairāk cilvēki iepazīšanās teica, man ir organizācija, es gribu priekš tā saprast, ko tas dod. Lai šie vadības risinājumi, uzlabotie, katrs pie sevis rod lielāku vai mazāku to uzlabojumu, tie ir tie, kurus saliek klāt. Un, protams, tīklot dažādu līmeņu vadītāju starpā šī kursa ietvaros mums sanāk, mēs vienkārši tur parunājamies, bet mēs runājam par tēmu un cilvēki dalās ar savu pieredzi, tāda saturīga tīklošana kursa ietvaros. Tas, kas man pašam visvairāk patika, bija tas, ka mums bija tādas iesildīšanās un atsildīšanās sesijas, kur mēs īpaši nerunājam tajos brīžos par pašu kursu. Mēs vairāk runājām, vienkārši runājām, centāmies viens otru iepazīt, un tādā veidā jūs paši noteikti redzēsiet, ka būs tādi brīži, kad Vladimirs uzdod tādus provokatīvus jautājumus. Bieži vien pat tas ir viens un tas pats jautājums vairākiem cilvēkiem reizēm. Un tad mēs kā komanda patiesībā ar laiku saliedējāmies un uz šiem te provokatīviem jautājumiem centāmies cīnīties pretī vienkopus, nevis pamest zem autobusu kādu, kuram tas jautājums ir uzdots, un tagad viņš mēģina saprast, kā tur labāk ir atbildēt. Un no tā mēs arī paši vairāk mācījāmies. Tad man ir jautājums, kurš, zem jautājumu, kurš tad vadīja, kurš tad mācīja, un es gribu pateikt labus vārdus tiešām par šī kursa vadītājiem. Es zinu, ka jūs esat cilvēki, es teiktu, eksperti savās jomās, un man bija, ko iemācīties no jums. Tā kā vēlreiz par to tiešām paldies, ko es sagaidīju no kursa, kad es šo sāku. Tā vēlme bija, es negribu veltīgi iztērēt savu laiku. Es ceru, ka tas laiks, ko es esmu atvēlējis šīm mācībām, kur es nozogu no kādām citām mācībām, kuras es neizvēlos, būs vērtīgs. Kursa beigās, kad mums bija noslēguma nodarbība, tad es varēju tīri sirdsapziņu teikt, ka tas laiks tiešām bija vērtīgs un patīkams un pagāja diezgan ātri. Paldies!